atpakaļ ar jaunu Quick Build Challenge epizodi. Tad tagad ir savādāka mape. Joprojām tie paši spēlētāji, Kārlis un Japiju. Tad būs 8 tēmas. Tad tūlīt redzēsim, ko būvēs. Es viņas pats izdomāju, bet es galīgi neatceros, kura ir. Tāpēc jā, nebūs nekāda tātad šito. Ok, jums jābūvē metro vilcienu stacija. Tātad 3, 2, 1, go! Un balsošana būs tāpat kā pirmajās epizodēs. Būs komentāros jāuzraksta par to, kura jums labāk patika. Pirmais numurs ir Japiju, kā vienmēr. Un otrais numurs ir Kārlis. Kārlis būvē kaut koku mājiņu. Pēdām vēl nevar saprast, kas būs. Japiju visticamāk, ka metro staciju. Ok, vēlāk jau sapratīsim tad, ko arī Kārlis būvē. Pagaidām man liekas, ka vilcienu staciju. Ok, tūlīt būs pagājusi 1 minūte. Vēl 9 minūtes. Pagaidām Japiju ir izdarījis jau vairāk. Nezinu, kādēļ viņš aiztaisīja ciet to, bet gan jau viņam ir izdomāts viss. Kārlis tikmēr jau raksta stacija. Wow. Kārlis vairāk domā, nezinu, ko rakstīt, nevis būvē. Nē, tomēr Japiju taisa vilcienu staciju. Viņš pārdomāja, laikam. Ok, laiks diezgan ātri iet, tūlīt 8 minūtes. Nē, vēl dažas sekundes. Tā. Tagad būs 8 minūtes. Kārlis sāk rakties uz leju. Kāpēc vilciena stacija iet pa zemē? Neesmu pārliecināts par to. Labi. Ok, Japiju jau tas liedas, tāds epiks ir. Jāspras Kārlim ātri par to, kāpēc vilciena stacija iet pa zemē. Nē, es neprasīšu, te viņam traucēs, nevarēs uzbūvēt neko. Tad jau beigās redzēs. Tad Japiju. Tas pa caurumā labi viņš aiztaisīja. Izjauca vienas lietas, viņš paliek tālāk. Okay. Tūlīt būs vēl 7 minūtes laika būvēt. Viņiem 7 minūtes. Kāds pagaidām tikai rokās uz leju. Nekas īsti nav uzbūvēts. Japiju jau diezgan normāli ir. Tad gādināšu, tad rakstiet komentāros par to, kas jums patika labāk. Tad vai nu rakstiet vienkārši viens ciparu, vai arī Japiju. Sapratīšu. Nākamajā epizodē uzzināsiet, kurš uzvarēja. Jā, ir padomāts arī par Ziemassvētku epizodi, drīz varētu būt. Un jā, tad arī kāda epizode būs, kur mēs visi 3 būvējam, vai arī vēl 4 varbūt. Tad jau redzēsim. Jā, arī šī siena diezgan noderīga, jo viņi nevar neko nošpikot. Ja pirms tam bija epizodēs diezgan vienādi, tad ļoti atšķirās. Vēl 6 minūtes. Ok, Japiju jau ir normāli. Šīs jaucas un liek jaunu.
Kārlis. Kas tas ir? Biletes, ok. Ko viņš tur liks iekšā? Laikam jau villager, bet nu es jau nezinu. Tā. Jāpiju liek vārtiņus. Nezinu, kā vilciens varētu pabraukt ar sliedēm, ja viņš tik tuvu tur peronam. Kāpēc te villagers? Jāpiju sāka viņu sist. Sizot, es neizjūtu. Dzīvo. Okay. Iepīldu tādu žogu uztaisījumus. Aizmirsu pateikt 5 minūtes, ko. Pēdām Kārlim ir uztaisīta ieja, bet galīgi nav vēl pats vilciens, kas brauks un sliedas. Tā kā jā, viņam jāpasteidzas mazliet. Jāpieliek saina. Stacija Upenes. Labs nosaukums. Gaidām nekas daudz vēl viņa stacijā nav. Gan jau viņš uzbūvēs kaut ko izdomās labu. Ātreiz uzlikt dienu. Kā arī mājiņa, kur pārdos biļetes. Tad aizējam pie Kārļa. Kārlis ir pazemē. Es minējuši, ka te viņš grib taisīt sliedes. Visticamāk jau, ka jā. Tie jāpiju ir gandrīz pabeidzis mājiņa. Cik vēl viņiem ir laiks, tā laiks ir 3,5 minūtes. Viņam pateikšu, ka būs 3. Pēc tam arī ieiešu Skype sarunā un dzirdēsiet viņu domas par šo tēmu un visu pārējo. Tā, 3 minūtes. Tā. Kārlis. Kaut ko dara. Nē, viņš nedara, viņš stāv domā. Noliek torču. Šaubos, ka viņš paspēs uztaisīt. Un villagers, jep, abiem pagaidām diezgan vienādi. Viņš liks saini, kur rakstīts biļetes. Domāju, ka jā. Tad Kārlis, vai viņš jau būs sācis likt sliedes. Rīga un kas tur būs? Nu, Kārli, domā, ko tu tur liksi, vai vairs tikai 2 minūtes. Varšava. Okay. Viņš joprojām nav pamanījis, ka tur rakstīts vilcienu stacija. Liek gaismas, vēl kaut ko te dekorē. Es kāpēc pazudis villagers. Viņš mierīgi var izlikt ārā. Minūte ar pusi laiks vēl ir. Kārlis, ko dara tagad? Viņš liek sliedes. Būs pabeidzis jau dekorēt. 1 minūte. Jāpasteidzas jau. Biļete 1 eiro. Lol.
karta biļete. Čests, kas tur būs, tie mainkārtī. 20 sekundes. Es skatīšos, lai viņām bija beidz būvēt laikā. 10 sekundes. 7, 6, 5, 4, 3 un 0. Ok, ieiešu sarunā. Ok, tā. Tagad ejām pie Kārļa. Ja pie jū arī nācis apskatīties. Aha. Kārļa, jā, viņam ir... Tātad es visu laiku brīnījos par šito te vilciena staciju. Metro. Jā. Labi, kāds ir? Ok, tātad te villagers, tu pārdod biļetes, jā. Tas uz ātro. Te ir mainkārtī, ok. Jā, tur zinu, tur tālāk nevar aizbraukt, bet ne. Bija jau tikai stacija, tā kā viss normāli. Ok, te arī tas pats. Te tēt, kā nācis pie Japīlu. What the Kur viņa fuck? stacija, upene. Biļete maksā 1 eiro. Tā. What the fuck? Jā, Svinēt? tas ir apmēram viss. Jā, man kāds tā kā perons ir. Jā. Ok, tad balsojiet. Un tad nākamajā epizodē uzzinās, kurām izdevās labāka. Paldies, ka skatījāties. Tā. Davai, čau.